un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Klausieties Dieva svētos vārdus, kas rakstīti Vecajā derībā, 90. psalmā, pirmajos 4 pantos. Tu, Kungs, mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atpakaļ, jūs cilvēku bērni, jo 1000 gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Sēdieties. Mēs šobrīd pavadām veco gadu un sagaidām jauno kalendāro gadu, un kā nekad mēs asi izjūtam laika plūdumu. Kā tāds notikumu koleidoskops mums ņirb gar acīm pagājušā gada notikumi, un visas šīs te mainības un šīs ņirboņas vidū mēs gribam meklēt, kur ir tas stingrais, paliekošais, nemainīgais Dieva pamats, uz kā stāvēt. Jo daudz kas tas, ko mēs savā valodā saucam par mūžīgu, tāds nemaz nav. Piemēram, mūžīgie kalni. Nemaz tik mūžīgi viņi nav. Arī, kad mēs vēlam saules mūžu, arī tas nav mūžīgs. Tāpat arī mūsu pašu pasaule. Tā ir savs sākums, tā ir savas beigas. Un pēc Salamana mācītāja pavisam nesen lasītās grāmatas, mēs zinām, kā beidzās visi cilvēciskie meklējumi, kā tas ir zem šīs saules. Tie beidzās ar mazuma piegaršu, ar vilšanās sajūtu. Jo, kā sacīts, viss šeit plūst, mainās un zūd. Tāpēc tik īpašs ir mums šis te psalmu vārds, ko lasījām, kurš pārliecinoši mums rāda uz mūžīgo. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, tu esi no mūžības uz mūžību, ak Dievs. Tātad, kad mēs šodien un šeit stāvam uz jaungada sliekšņa, mēs jūtamies it kā ierauti šajā neapturamajā laika upē, laika straumes vidū, bet mēs vienlaikus šai lūkšanā piedzīvojam kaut ko neparastu un brīnumainu. Ka neapturamā laika plūduma vidū pats mūžīgais Dievs sevi ir piedāvājis kā to drošo, paliekošo un nemainīgo pamatu, tādu pamatu, ko neatrodam nekur citur. Tātad šeit, kur viss nīkst un zūd, kur šķietami nav nekā uzticama un paliekoša, mūsu radītājs ir vienīgais, kas stāv tam pāri. Viņš ir ārpus laika, ārpus visiem apstākļiem. Viņš, kā mēs lasījām, ir no mūžības uz mūžību. Dieva pamats stāv stipri un nekustās. Šo atziņu es vēlos, lai jūs paturētu. Tas ir svarīgi to atgādināt mūsu stabilitātes sajūtai. Jo šai pasaulē stabilitātes sajūtas pietrūkst. Mums neizbēgami pavada arī šī te pīšļu un pelnu sajūta, ka viss tā kā smiltis birst caur pirkstiem. Un mēs to paši pieredzam, cik trausli, cik ievainojami mēs esam. Mēs instinktīvi meklējam kādu drošu vietiņu pretēji visām krīzēm un nelaimēm. Šodienas cilvēkam tie iespējams būs visādi retrīti un atpūtas kurorti, kādas īpašas oāzes, kur tie meklē glābties no dzīves mutuļa. Kā sēnes pēc lietus savairojas visādi guru, kauči un mentori,
kas sola tev iemācīt tādā mērā pašattīstīties, ka tu pats uzvarēsi visas savas dzīves likstas un būsi kā supervaronis. Bet kas tas viss ir? Kas tas viss ir, ja ne šai psalmā piesauktā patvēruma meklēšana? To izmisīgi meklē arī mūsdienu cilvēks, šo stabilitātes un miera sajūtu. Kāds varbūt iedomājās, ticīgie meklē šo patvērumu sajūtu pie Dieva, savukārt pārējie to meklē citviet. Taču šis psalms to apgāž un saka, nav citas patvērumu vietas. Ir tikai viens vienīgs patvērums, pats mūžīgais Dievs, radītājs. Un ja cilvēks nepatverās pie sava radītāja, tad tas paliek bez patvēruma. Nav citas miera vietas, nav citas miera ostas, kā tikai pie viņa. Jo kas notiek? Visi pasaulīgā cilvēka meklējumi iestrēgst šīs dzīves horizontālajā līmenī. Viens to meklē naudā, taču nekāda nauda nespēja piepildīt un remdēt sirds visdziļākās ilgas. Otri to meklē attiecībās, bet kā ir ar attiecībām? Tas ir svārstīgs, jo mēs cilvēki esam svārstīgi. Arī tur nav šīs stabilitātes. Trešais meklē savu dzīvi apdrošināt, nodrošināt no visām pusēm, it kā ar spilveniem. Un tad tāpat vienalga nāk kaut kas neparedzams, kas izpost šo te drošības sajūtu, ārējo un iekšējo. Un tā nu sanāk, ka šīs pasaules bailēs un bažās cilvēks tā īsti nespēja nekur paglāpties. Neviens pašradīts, pašveidots patvērums nebūs gana labs. Kāpēc tā ir? Jo Dievs nav paredzējis, ka tu pats, kā mazs dieviņš, pārvaldītu, kontrolētu un nodrošinātu savu dzīvi. Tāpēc Dievs reizi no reizes atgādina, ka ar šo laicīgo horizontālo līmeni cilvēkam nepietiek, jo dzīves garīgā vertikāla ir nemazāk būtiska. Baznīcā mēs to vienkārši saucam par ticības dzīvi, par lūgšanas dzīvi. Un tas ir tas traģiskais, ko šodienas arī izglītotais, kultūrālais cilvēks neprot. Šo vienkāršo lietu – pacelt acis uz augšu, pacelt savu sirdi uz augšu un lūgt Dievu. Bet tas ir tieši tas, ko šis psalms mums māca. Ka bez saiknes ar radītāju cilvēks paliks ieslodzīts savās bailēs un bažās. Tas paliks savos vientulīgajos patvērumu meklējumos. Tas paliks bez palīga, bez mierinātāja, jo neprot lūgt. Un cilvēks, kas neprot lūgt, ir diezgan izmisīgā situācijā, jo tam nav nekur glābiņa no savas dzīves nīcības un apjukuma, no šīs zemes svara un nāves ēnām, kuras nemitīgi apēno mūsu eksistenci. Kas neprot lūgt, tam nevar būt patvērumu. Taču tas, kas ir iemācījies lūgt tā, kā šis psalms lūdz, tas dara apbrīnojamu lietu. No savas trauslās, ievainojamās, nīcībai skartās eksistences tas paceļ acis. Tas dzied un lūdz ar šiem vārdiem: Ak, kungs, tu esi par patvērumu uz laiku laikiem, uz radu radiem. Un šāda lūkšana nav nemaz tik pašsaprotama. No vienas puses tu zini, ka esi mirstīgs cilvēks, un līdz ar psalmu vari teikt: Kungs, tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki: Griezieties jūs atpakaļ, cilvēku bērni. Savukārt no otras puses, tūlīt pat vienā elpas vilcienā tu vari teikt: Kungs, bet tu mums esi par patvērumu uz radu radiem.
Nenovērtēsim par zemu to, kas šādā lūkšanā notiek. To, ka tu spēji lūgt. To, ka tu esi Dieva uzrunāts un spējīgs arī viņam atbildēt mūžīgajam Dievam. To, ka tevī ir šī apbrīnojamā personīgā saikne ar radītāju, tas ir kas īpašs. Un kad cilvēks beidzot sāk lūgt, kad viņš paceļ acis augšup un sauc uz Dievu, tas nekad vairs nav vientuļš un viens un ieslodzīts sevī. Kad tas lūdz, tad ir jāpazūd visam izmisumam un nihilismam, kas pavada mūsdienu kultūru ik uz soļa. Tāpēc, ka tu spēj lūgt un teikt, Kungs, tu esi bijis mums par patvērumu uz radu radiem, un tu zini, ka viņš ir tavs radītājs, tev ir pārliecība, ka viņš tev vienmēr ir blakus. Jo tu cilvēks neesi tikai kāds ātomu apkopojums, bet tu esi izredzēta, vērtīga, jēgpilna Dieva radība. Tev ir daudz augstāks mērķis un nolūks, nekā tu ikdienā apzinies. Šie te vārdi, tu, Kungs, mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem, liek mums apzināties ne tikai savu mūžīgo piederību, savu mūžīgo identitāti, bet arī to, ka tu esi daļa no kaut kā lielāka. Jo tu taču nelūdz viens pats, bet kopā ar neskaitāmiem citiem. Tu lūdz kopā ar radu radiem, ar paudžu paaudzēm, jā, ar ticīgiem cilvēkiem ne tikai šodien un šeit, bet ar visiem ticīgiem cauri visiem laikiem. Tā ir tā lūkšana, kas izskan cauri visiem laikiem, kas iesniedzās pašās mūžībā, jo tā nonāk saiknē ar pašu mūžīgo pārlaicīgo Dievu. Iedomājieties, tas ir viens liels, milzīgs pulks cauri visiem laikiem, kuram tu esi pievienojies. Tie ir visi tie Dieva meklētāji un klaudzinātāji. Tie ir visi pēc Dieva izslāpušie un izsalkušie. Tie ir visi tie, ko sauc par svēto biedrību, par visu ticīgo kopību, par kristīgo draudzi un Dieva baznīcu. Jā, tu, Kungs, esi mums visiem bijis par patvērumu uz radu radiem. Kas cits ir patvērums? Ja ne nesatricināmais Dieva pamats caur visai mainībai un plūstamībai, caur laika straumei. Kas cits ir patvērums, ja ne vienīgā, pilnīgi drošā vieta pasaules nedrošībā un nīcībā? Šī vieta nešūposies un nepievils. Šeit tu droši var likt savus soļus. Kas cits ir šis patvērums, ja nevis īstākā miera osta, kas ir dota visiem Dieva bērniem, ar tādu mieru, kas ir augstāks par visu cilvēcisko prātu un saprašanu. Šādi dzīvojot pat visu raižu, visu rūpju pasaulē, pat esot smagi apgrūtinātam, tu vienlaikus zini, ka tev ir miera osta. Īpašā vieta Dieva tuvumā, pie Dieva labās rokas, stipra, uzticama, mierpilna vieta. Un kas prot lūgt, tam ir šī vieta. Tas prot paglābties, tas prot patvērties pat visdrūmākajos dzīves brīžos, kad dzīve met kūleņus, kad notiek visnegaidītākie triecieni, tad tu Dievu sauc par savu klinti, par savu vairogu, par savu patvērumu. Jo tas, kas paļaujās un patiesi lūdz, tas savu dzīves celtni ir būvējis uz droša pamata. Tas nebruks, tas nesvārstīsies, tādām būs mūžīgs pamats zem kājām. Kāpēc mūžīgs? Tāpēc, ka tāds ir mūsu Dievs. Viņš ir tas, par kuru ir sacīts, es esmu, es biju un es būšu. Kā mēs tikko lasījām,
viņam arī nav laika mēra. 1000 gadi tavā priekšā ir kā vakardiena, kas pagājusi, kā vienas nakts sārdze. Tāds ir mūsu mūžīgais Dievs, mūsu mūžīgais pamats. Bet vislabākais ir tas, kas nav pateikts šai psalmā. Tas nāk jaunajā derībā. Tas ir tas, ka mūžīgais Dievs savā neierobežotajā spēkā un varenībā ir vēlējies mums visiem tuvoties pavisam tuvu un personiski. Ar visu savu dzīvības pārpilnību viņam patika iemiesoties, piedzimt kā mazam zīdainim šai pasaulē Ziemassvētkos, lai nāktu brīnumaini mūsu vidū visā savā vienkāršībā un pazemībā. Kā senais pravietis Jesai solīja, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais Tēvs un miera valdnieks. Mēs, protams, te runājam par Ziemassvētku brīnumu, ka Dievs, kas ir mūžīgs, kas ir tāls, kas ir varens, kas ir nesasniedzams, pēkšņi ir kļuvis mums tuvs, mīļš, cilvēciski saprotams un pieņemams. Te ir vēl skaidrāka norāde, kāds patvērums viņš mums vēlās būt. Ne tikai mūžīgs, ne tikai visvarens, bet arī tuvs un žēlastībā, apžēlošanā pilns, kāds viņš atklājas Jēzū. Vai tu saproti, kāds patvērums tev ir dots, kāds patvērums tev ir dāvināts? Tas ir patvērums ikvienam grēciniekam, kādi mēs visi šeit esam. Tāpēc ik viens, kas nāk pie silītes, tam nav jābaidās. Tas var ticēt glābēja piedzimšanai. Ik viens var šeit ticēt un tikt glābts. Vai Dievs Ziemassvētkos nerunā uz mums skaidru, mīļu valodu, tā ka ikvienam lūdzējam Jēzū ir atbildēts ar jā, ar dievišķo jā, tu esi mans bērns, es tevi mīlu. Vai jūs saprotat, kāds patvērums jums ir dots Jēzū Kristū? Jums ir tikai jāklausās, jātic, jāpaļaujās uz šo patvērumu. Kad mēs šeit baznīcā ejam cauri visam baznīcas gadam, ar visu Jēzus dzīvi, darbiem, ar viņa ciešanām un nāvi, ar viņa augšām celšanos un dzīvības uzvaru, tad jūs tai visā redzat, kāds ir jūsu patvērums. Tur ir visi jūsu grēku piedošana, tur ir mūžīgās dzīvības apsolījums, tur ir Dieva sargāšana un svētība pār visu jūsu dzīvi. Ticiet tam. Āmen.